Es netaisu šo video, tāpēc, ka man gribētos, es taisu to, tāpēc, ka tas jums visiem ir jādzird. Visticamāk arī tagad, kad es runāju par Neidu, tas vēl vairāk viņam pievērš uzmanību, un tas ir tas, ko viņš grib panākt. Bet jebkurā gadījumā cilvēkiem ir jāzina, ko viņš tagad atkal stulbu ir izdarījis. Šoreiz runa nav ne par Kiviču, ne par ko tādu, bet par Instagramu, un precīzāk Instagram konkursiem. Tātad pirms kāda laika Neida savā Instagram profilā ielika konkursu, kurā varēja uzvarēt sekojošas balvas: iPhone 7, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 7 Plus, AirPods, Apple Watch un MacBook Pro. Protams, priekš Latvijas šāda līmeņa konkurss ir kaut kas nereāls, un tie, kas zina Neida vēsturi, arī droši vien uzreiz saprata to, ka šis ir viltus konkurss. Tomēr daudzi uz šo uzķērās, un Neids šādā veidā savāca sev 10 000 sekotājus. Šie Instagram konkursi strādā tā, ka, lai iegūtu balvas, tev ir jāpiesako kaut kādam profilam vai pat vairākiem profiliem, kaut kas jāiekomentē, jāietago draugi. Līdz ar to tas ir labs veids, kā nopelnīt sekotājus. Mana draudzene Samanta, kurai ir laimīga roka, un viņa ļoti bieži uzvar šādos konkursos, uzvarēja šajā konkursā AirPods. Bet vai viņa dabūja šos AirPods, par to mēs šodien arī pastāstīsim. Nāc, lūdzu, izstāst vairāk par to, kas ir noticis un kā šis konkurss norisinājās. Tā kā man ir laimīgā roka, es vienkārši prikolu pēc ietegoju 3 savas draudzenes, lai piedalītos konkursā, kaut gan kāds izredzes ir uzvarēt, ja tur piedalās vairāk tūkstoši cilvēku, vai ne? Tā kā es ikdienā piedalos ļoti daudzos konkursos, es pavisam biju aizmirsis par kaut kādu Neida konkursu. Es pat Neidu tajā brīdī vispār nepazinu, vispār nezināju, kas tas ir par cilvēku. Būtībā pēc kāda laika man vienkārši sāka bombardēt telefons. Samant. Es nesaprotu, kas notiek. Un man viss rakstīja WhatsAppā, Snapchatā, Instagramā, visos sociālajos tīklos to, kas uzvarēja konkursā. Un es tā arī nevarēju saprast, kādā konkursā es esmu uzvarējis. Samanta uzzināja to, ka viņa ir vinējusi AirPodus šajā konkursā. Viņa uzreiz tur rakstīja Neidam uzreiz, vai ne? Jā, es uzreiz rakstīju Neidam. Bet viņš man atbildēja pēc kādām 4 dienām. Viņa menedžeris. Būtībā saraksti pati bija ļoti jauka. Cilvēks izmantoja emocijas, smaidiņus, ļoti pieklājīgi mani uzrunāja. Es savukārt arī pieklājīgi ar viņu kontaktējos. Viņš teica, ka viņš man AirPods grib uzdāvināt klātienē, nevis sūtīt pa pastu vai kādīgi citādāk, jo viņš grib uztaisīt pats savu YouTube video par to, ka tā nav krāpšana. Un beigās mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs satiksimies 1. aprīlī. Jā, tas skan smieklīgi, bet tas nebija viņa piedāvātais datums, tā bija vienīgā man brīvā diena. Tas izklausās pēc joka uzreiz. Līdz ar to es arī domāju, ka tas konkurss ir īsts. Tātad viņš centās tev pārliecināt par to, ka tas ir īsts, un visu laiku stāstīja to, ka jā, tūlīt tev būs, satiksimies 1. aprīlī, es tev iedošu AirPods. Kas notika 1. aprīlī? 1. aprīlī es saslimu ar bronhītu, un es paliku mājās, un man pēkšņi ienāca prātā, ka man bija tikšanās ar Neidu. Un es momentāli viņam uzrakstīju Instagramā un pajautāju, Neida, vai mēs tomēr šodien tiekamies, uz ko viņš man neatbildēja. Bet viņš visu laiku rādījās, ka viņš ir online, un viņš visu laiku tā kā kaut kāds mazs meitnītis, kuras raksta saviem krašiem un left on read. Tas tieši tik ļoti sāpēja. Zinu to sajūtu. Bet jā, un tad būtībā tev uzrakstīja arī citi vēl, kur uzvarēja konkursu. Bombardēt Instagrama DMos visādas mazas meitnītes, mazas puisīši, arī mani vecumi, bet vāršā tādi maziņi, kuriem tas ļoti interesē, un rakstīja, vai tu uzvarēji, vai tu kaut ko dabūji. Un man arī uzrakstīja viens puisis un viena meitene, kuri arī laimēja konkursā. Viena laimēja laikam 7. iPhone, viena laimēja iPhone XS Max. Un viņš man prasīja, vai es dabūju savus AirPodus. Savukārt es atbildēju, ka nē. Un tad mēs sākām čatot un bombardēt Neidu. Un viņš arī tev teica, ka Neids arī viņu ignorēja, vai kas tur notika? Jā, Neids, protams, viņu ignorēja vispār vēl vairāk nekā mani. Tātad vēl ir viens cilvēks iesaistīts šajā visā Showtime Tattoo, kas ir tetovējuma mākslinieks. Principā viņi ar Neidu šo konkursu organizēja kopā. Tad tev ir arī kaut kādas sarakstas ar Showtime Tattoo? Būtībā tas puisis uzrakstīja Showtime Tattoo un pajautāja, es vinnēju vai ne? Laikam. Tūlīt tiks publicēta uzvarētāja OK. Vēlāk sveiks, varbūt no tevis var uzzināt, vai tās balvas, ko Neids izlozēja, tiks izsniegts uzvarētājiem. Savādāk bijām norunājuši ar viņu kaut kad tikties, bet tagad viņš ignorē. Un tad viņš arī mani ignorēja, paņēma manu naudu un noslēpās. Tad tas cilvēks, ar ko kopā Neids rīkoja konkursu, uzrakstīja, ka arī viņu Neids ignorēja. Un piečakarēja būtībā. Un es nezinu, kāpēc mūsu screenshotiem pa vidu ir šāda bilde ar mani. Tas tā. Un pēc tam man likās, ka es ieraudzīju Showtime Tattoo storijā kaut ko dīvainu. Man likās, ka tā ir atriebība Neidam, kas bija pazvanis slavenībai. Nevis piezvan, bet pazvanis slavenībai. Latviešu valodā. Un viņa numuru aizbīpo +371. Ja gribat mājas adresi, spied laiku un ietago 5 draugus, kur gribētu iedot viņam kilogramu ar sēnēm. Kāds sakars? Paralēli tam visam meme page, smieklīgs profils, ielika pausu storijā. Neids un tas čuvaks
Visus ar iPhone MacBook konkursiem. Cik negaidīti, wow! Un tam ticēja 10,000 cilvēku, kuri piesakoja. Tagad droši atseko. Vēlāk viņš ielika video, kā iegūt 10,000 sekotājus. Tātad, kas notiek Showtime, tad tu saki sūdīgas lietas par Neidu. Līdz ar to Neids sāk močīt pretī un raksta nelabas lietas par Showtime Tattoo. Bet, kas notiek tālāk, stāsts paliek vēl interesantāks. Pēkšņi Showtime Tattoo ieliek savā storijā, ka viņa profils ir ticis uzlausts. Un ka viņš patiesībā nerakstīja visas tās sliktās ziņas par Neidu. Kam ir ļoti grūti ticēt, jo tā vienkārši netiek uzlausti Instagram profili. Kā mēs zinām, Interam Busulim uzlauza Instagram kontu, un viņš tik viegli nedabūja viņu atpakaļ. Nu, kurš zina, varbūt Showtime Tattoo tiešām tika uzlausts. Bet jā, Neids arī ieliek atbildi savā storijā, ka Showtime profils tika uzlausts. Un ko viņš raksta? Viņš raksta jau to, ka drīz būs nākamais konkurss. Tātad aizmirstam par šito konkursu, nekas it kā nebūtu bijis, un tūlīt būs nākamais konkurss. Tālāk, kad es sapratu, ka man nav izredzes dabūt savu sēriju, pats mēs tieši sākām viņu troļļot. Būtībā viens no veidiem bija tas, ka viņš ielika bildi, kur viņš ielika storijā. Pirmā bilde kopā ar viņu. Un mēs uzreiz ierakstījām, skaties, lai tik viņa tevi nepiekrāp, kā tu piekrāp visus mūs ar savu konkursu. Labs, šais labs. Tad es visu laiku reloadoju, lai es gribēju redzēt, vai kāds man ielaikos, vai kāds atbildēs, vai kāds ko pamanīs, vai viņš pats arī izdzēsīs to komentāru. Un es sapratu, ka man komentāri rādās 5, 7, 10, 15, bla, 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 bet fiziski es redzu tikai 2 iepriekšējo, ko cilvēks iekomentē, un pati savējo. Un tad es sapratu, ka Neids paņēma, izdzēsa to bildi, reuploadoja, ielika iespēju nekomentēt. Noņēma opciju komentēt bildi, lai viņam neliek heitu vairāk, lai viņam nerakst lietas, lai saglabātu savu labo imidžu, principā. Neid, tu esi reāli dirsa. Visi cilvēki ir tevī vīlušies. Protams, daudziem ir skaidrs, ka šie visi konkursi ir fake, bet tomēr ir arī daudzi bērni un cilvēki, kas varbūt vienkārši nesako līdzi, nezin, kas ir Neids. Gribu cerēt to, ka tas ir īsts konkurss. Aicinājums visiem padomāt, paskatīties, vai tie konkursi ir fake. Visticamāk, ka ir, jo Latvijā neviens MacBookus visticamāk nedos giveawayā. Varbūt tad, ja tās nav lielas kompānijas. Ja iepriekš lietas, ko Neids darīja, ir ar likumu sodāmas, un viņš tika arī apcietināts, visas tās viltus traģēdijas, visas viltus ziņas, ko viņš lika par mirušiem bērniem un autoavārijām un briesmīgām lietām, tad šeit ir tāda neskaidrība, vai tas ir ar likumu sodāms vai nē. Jo it kā viltus loterijas ir, protams, nelegālas, tev vajadzīgs loterijas atļaujas numurs, lai rīkotu loteriju, bet šis ir Instagram konkurss. Un vai tā skaitās īsti loterija, tas tev vienam nav skaidrs. Paldies, ka tu noskatījies šo video. Šis nav mans tipiskais video. Es parasti par šādām drāmām un tādām lietām netaisu. Man likās, ka šis ir diezgan svarīgi. Bet man šobrīd ir 30 dienu challenge. Es taisu video katru dienu visu aprīli. Līdz ar to, ja tev interesē, var paskatīties citus manus video un piesakot. Un ja tu gribi, lai es taisu vairāk video ar Samantu, ieraksti to komentārā. Atā! Like and subscribe! #left on read. Mēs pateicām jau tā. Mēs iepriekš pateicām.